Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jūsu Surface Book klaviatūra vairs nedarbojas kā agrāk, iespējams, ir pienācis laiks nomainīt akumulātoru. Šajā pamācībā mēs soli pa solim iziesim cauri visam procesam. Pirms uzsākat, pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki, skrūvgriezis, jauns akumulators un, protams, pacietība. 1. Diagnostika. Pirms sākam darbu, veiciet bezmaksas diagnostiku. Pārbaudiet, vai akumulators patiešām ir problēma. To var izdarīt, pievienojot Surface Book pie strāvas avota un novērojot, vai klaviatūra reaģē. Ja tā joprojām nedarbojas, ir jāsāk akumulātora maiņas process. 2. Sagatavošanās. Izslēdziet Surface Book un atvienojiet to no strāvas avota. Pārliecinieties, ka jums ir tīra darba virsma, kur varat strādāt bez traucēkļiem. 3. Rīku sagatavošana. Izņemiet skrūvgružus un jauno klaviatūras akumulātoru. Rūpīgi izlasiet ražotāja instrukcijas par jauno akumulātoru, lai saprastu, kā to pareizi uzstādīt. 4. Klātbūtne. Atveriet Surface Book ekrānu un uzmanīgi noņemiet klaviatūru. Tam nepieciešams atskrūvēt dažas skrūves ap klaviatūras malām. Pārliecinieties, ka skrūves tiek glabātas droši, lai tās nenokristu. 5. Akumulātora maiņa. Kad klaviatūra ir noņemta, uzmanīgi atvienojiet veco akumulātoru no klaviatūras. Šeit ir svarīgi būt uzmanīgam, lai nesabojātu citus komponentus. Pievienojiet jauno akumulātoru, pārliecinoties, ka tas ir pareizi nostiprināts. 6. Montāža. Kad akumulators ir uzstādīts, uzmanīgi atgrieziet klaviatūru vietā. Pārliecinieties, ka viss ir droši nostiprināts un skrūves ir atgrieztas savās vietās. 7. Testēšana. Pirms pabeigt montāžu, ieslēdziet Surface Book un pārbaudiet, vai klaviatūra tagad darbojas pareizi. Ja viss ir kārtībā, varat turpināt ar pēdējiem soļiem. 8. Beigu montāža. Kad esat pārliecināts, ka viss darbojas, aizveriet Surface Book un pievienojiet to strāvas avotam, lai pārliecinātos, ka akumulators uzlādējas. 9. Piedāvājums pirms remonta. Ja jūtat, ka šis process ir pārāk sarežģīts vai jums nav nepieciešamo rīku, mēs piedāvājam saņemšanu pie durvīm. Mūsu profesionalitāte garantē, ka jūsu Surface Book tiks apkalpots droši un kvalitatīvi. Sekojiet līdzi mūsu kanālam, lai iegūtu vairāk noderīgu tehnisko pamācību un padomu, kā rūpēties par jūsu ierīcēm. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.